Tas, ko mēs novērojam un redzam arī ļoti izteikti šodien, ir tas, ka sporta vide mainās un arvien teiksim, populārāks kļūst tautas sports, veselības sports, skrējieni, braucieni, lecieni un vispārējais, ar ko šodien cilvēki nodarbojās. Un šos teiksim, tādus hardcore sporta profesionāļus nomainīt cilvēki no mūsu vidus, kas vienkārši sāk vairāk interesēties par savu veselību, sāk vairāk interesēties par to, ko īsti sporta nodarbībās dara viņu bērni. Vēlas iesaistīties dziļāk tādos procesos, un tā ir tāda, manuprāt, ļoti dabiska evolucionāra parādība, ka šodien to cilvēku, kas ir no mūsu vidus, kas nav bijuši dziļi sportā, kā profesionāļi līdz šim, tādu mūsu kursos šobrīd ir teiksim, lielais vairums, jo, kā jau es minēju, šīs te zināšanas, kuras šobrīd ir pieejamas visdažādākajā veidā, internets mums ir pavērs visplašākās iespējas izglītoties. Gan kvalitatīvi, gan zem jautājuma zīmes. Ja, katram ir jāspēj izvērtēt tās zināšanas, ko šādā veidā mēs saņemam. Bet šī vēlme pēc zināšanām šobrīd pilda arī mūsu tā teikt, studentu rindas.